Labrīt, Rīga TV24 skatītāji Rīgas centrāltirgū šajā brīnišķīgajā saulainajā rītā. Kā jau jums vakar solīju, šodien runāsim par to, kā tad ekonomiski iepirkties un kā no tādām pavisam ierastām un vienkāršām lietām pagatavot kaut ko neierastu. Un šodien man palīgos nāks Eduards Vandenbergs. Viņš gan mazlietiņ šajā rītā kavējās, jo, kā jau gadās sastrēguma stundas, tad, pastāstīšu jums par to, kas tad īsti ir tartars un kāpēc mēs izvēlējāmies šodien tieši šādu te recepti. Jo, pirmkārt, mums vienmēr gribas kaut ko pagaršot savādāku, neierastu un, protams, arī zināt to, kā to mājās izdarīt. Un noteikti labam tartaram arī ir vajadzīga ļoti laba gaļa, un es domāju, ka to var iegūt tikai šeit Rīgas centrāltirgū. Bet, lai jūs arī izprastu tomēr, kā aptuveni tas tartars izskatās un kas tam lācītim ir vēderā, tad, mēs arī parādīsim fonā mazu video, kur jūs redzēsiet, kā pagatavo, teiksim tā, fancy tartaru vai nosauksim tā, komisko tartaru. Līdz ar to skatāmies video un pakomentēšu arī fonā, kāpēc šodien izvēlamies šo tēmu. Tātad tartaram noteikti arī mēs uztaisīsim kādu mērcīti klāt. Tas gan ir patreiz vēl noslēpums kādu, bet, cik esmu dzirdējis, ka tartaram noteikti nodara zaļā mērcīte, kur ir dažādi zaļumi, kā dilles, loki, var izmantot sīpolus, ceptus. Un līdz ar to, kā jau iepriekš minēju, noteikti arī gaļas izvēle ir viena no galvenajām. Ir dažādas iespējas vai veidot lašu tartaru, vai lielopu tartaru, vai arī, cik es zinu, arī no cūkas var izveidot šādu te brīnišķīgu uzkodu. Bet šodien, cik es nojaušu un cik arī man Edvards stāstīja, kā varēsim pagatavot lielopu tartaru. Un domāju, arī tiks pievienot dažādi dārzeņi klāt kā uzkoda, bet tad jau redzēsim, ko viņš mums būs sagādājis un kāds tad īsti būs tas pārsteigums no Edvarda puses. Ja gadījumā kāds arī ir kādā restorānā pagaršojis šo te brīnišķīgo uzkodu, domāju, esat sajūsmā un zinat, kā ir jāgaršo labai gaļai. Rīgas centrāltirgū, protams, mēs patreiz esam šeit dārziņu paviljonā, bet dosimies arī drīzumā uz gaļas paviljonu. Cerams, arī jūs redzat šo te recepti un gūstat jaunas un labas idejas, un kā tas fancy tartars ir pagatavojams. Tartars pavisam noteikti arī varētu dažiem asociēties ar vārdu tartars, kas ir cēlies no grieķu valodas. Tātad arī mēs varam pagatavot brīnišķīgu mērcīti. Kā jau iepriekš arī minēju, šeit mēs redzam Rīgas centrāltirgū dažādus dārzeņus, ko mēs varam šai mērcītē izmantot. Un cik es zinu, arī mērcīti ir viena no nozīmīgākajām sastāvdaļām. Protams, arī varam izmantot balsamiko, kas pavisam noteikti izcels šī te tartara garšu. Un kā es zinu, noteikti tartaram vajag pavisam tādu īpašu nāzi izmantot, lai šķēlīs būtu sagrieztas ļoti plāni un nebūtu lielas un masīvas. Un mēs arī redzam to, ka šeit mums skrien Eduards, bet cik es noprotu, joprojām jūs skatītāji redzat šo te recepti, kā čau Edvard, labrīt. Mums fonā iet fancy tartara recepte. Līdz ar to es te mazliet pakomentēju, cik es zināju par tartaru, kā tad viņu pagatavot un kā tad viņu taisa. Bet man tad ir jāpajautā arī otra puses ekrānam austiņā, vai joprojām mēs redzam tartara recepti? Jā, šodien mēs redzēsim tartara recepti. Kā? Ok, labi. Redzējām brīnišķīgu fancy recepti tartaram. Skatītāji, Edvards ir atskrējis šajā rītā ar jaunu frizūru. Labrīt, Edvards. Labrīt. Es zinu, rīta skrējiens un sastrēgumi, un tas viss ir pilnīgi absolūti pieņemams. Jā, šoreiz gadījās, ka bija tāds neliels sastrēgumiņš. Klau, mēs šodien stāstīsim par kaut kādu pavisam interesantu, kā es iepriekš minēju, recepti, kas ir tartars. Ir tāda lieta, jā. Šodien mēs iepirksimies priekš
tādas interesantas lietiņas. Un rītā mēs gatavosim to visu un parādīsim skatītājiem, kā tad tas īsti top. Jā, tieši tā. Klau, kas īsti tad ir tartars? Jo es te mazliet varbūt maldīgi pat pastāstīju, no kurienes tas ir cēlēs un kas tas tāds īsti ir, bet es zinu, ka ir 3 dažādi tartaru veidi, ko var pagatavot. Tas vismaz, ko es zinu, lašs tartars, lielopu tartars un no cūkas arī kā var pagatavot. Ir tuņš tartars. Tuņš tartars. Jā. No kurienes viņš ir cēlējies, es godīgi nevaru pateikt, bet viennozīmīgi tartars, tas ir griešanas veids, tas ir mazos kubiņos un vēlams tā ir jāla gaļa, kas ir savienota ar sīpoliem, zaļumiem un visām dažādām garšvielām. Principā, tur, teiksim, mūsdienu pavāru kultūrā, variācijas ir ļoti daudz. Cik esmu redzējis, arī tartaru griež tādās ļoti smalkās šķēlītēs. Tas ir karpāčo. Tātad brīžam mēdz arī to nosaukumu uzlikt, varbūt ne īsto pareido. Nezinu, es zinu, ka karpāčo ir karpāčo un tartars ir tartars. Labi, klausies, kas tad īsti mums ir tartaram vajadzīgi? Balss ir ciet, viss kārtībā, ziema. Ziema klāt. Tā, priekš karpāčo mums būs vajadzīgs svaigs gurķis, salīts gurķis, sarkanais sīpols, zaļumi un vērša sirds. Kā ir ar to tartaram mēs arī taisīsim kādu mērcīti? Tartaram īpaši mērcīs nebūs, mēs varbūt paņemsim kaut kādu eļļiņu, vienkārši sāli, pipariņš un nekas cits. Ok, labi. Ir viena lieta, ko mēs taisīsim, mēs viņam taisīsim klāt burkānu bieznīt klāt. Burkānu biezini, bet to visu, kā tas taps, mēs redzēsim rītā. Bet šodien mēs tomēr sapriksim un sapratīsim, kā tad izvēlēties tās īstās sastāvdaļas tartaram, jo man šķiet, tas ir diezgan nozīmīgi, ja gaļai ir jābūt kvalitatīvai. Kur te var dabūt kvalitatīvā gaļu kā šeit? Tad mēs sāksim dārziņu paviljonā. Ar ko mēs sāksim? Sāksim mēs ar sālīto gurķi, zaļumu, sīpolu un svaigo gurķīti. Dodamies. Labi. Kā tev iet, Edvard, vispār? Tad neesi redzēts. Zini kā, es zinu, kad tu esi tāds, ja kāds iepriekš nav redzējis, tad Edvards Vandenberg ir La Folie Chef Kitchen šefvārs un arī īpašnieks. Un patiesībā viens traks cilvēks, kurš jau ir vairākas reizes piedalījies mūsu raidījumā. Un pie kura arī mēs esam bijuši ciemos un gatavojuši visādus brīnumus. Bet jauna sezona, jauns sākums. Tieši tā. Jauna sezona, jauns sākums. Tagad ilgi neesmu redzēts, jo esam ar maniem pavāriem strādājuši uz jaunās ēdienkartes. Mūsu ēdienkarte taps šī mēneša beigās. Būs visādi daudz interesantas lietas. Būs līdakas, brieži, aļņi. Cerēsim, ka arī dambrieži būs, bet atkarībā no tā, vai mēs viņus varēsim noķert. Kaut kas ļoti ekskluzīvs tas būs, bet cik es saprotu, šis arī nāk no tavas ēdienkartes, šī te recepte. Tas ir vērša sirds vai lielopu sirds tartars nāk no manas jaunās ēdienkartes, kas principā mums ir tāds, jauna lieta vispār pie mums, jo mēs esam pieraduši redzēt lielopu, plašu vai tuņšu tartaru. Tātad mums šeit šodien vajadzīgs būs, kas mēs redzam, te mums ir sālītais gurķītis. Vajadzīgs viens sveiki gunteņi. Man vajadzētu vienu mūsu garšīgo sālīto gurķīti. Rekur skatītāji, tiešām ir brīnišķīgi gurķīši pieejami. Tā. Mēs redzam Gunta Mināte. Rīgas centrāla tirgū. Rīgas centrāla tirgū dārziņu paviljonā. Paši labākie un garšīgākie gurķīši, kā jau mēs zinām. Bet kāpēc marinēts gurķis? Ko mēs ar viņu sālīts gurķis? Ko mēs ar viņu darīsim? Man tradīcija. Rīta tradīcija nemainās, tātad mēs arī dzeram šorīt kāpos sulu. Varbūt iedodiet man arī glāzi. Skābo. Gurķis mums būs vajadzīgs tikai tam dēļ, ka... Kādu jūs gribējāt arī skāpos? Jā, dodat man to pašu. Jā, paldies. Starp citu, jā, runājot par kāpos sulu, brīnišķīga lieta gremošanas sistēmai un C vitamīnu. Ļoti liela deva, starp citu, aizvakar nopirkt 2-litrīgo pudeli šeit ar kāpos sulu. Priekā? Priekā. Runājot par salīto skābēto gurķi, ka viņš mums būs vajadzīgs. Viņš būs vajadzīgs tikai tādēļ, ka mums Latvijā nav kaperi, mums viņi neaug. Un vienīgais veids, kā mēs varam domāt, vai ir tas caur lakstiem to garšu, vai no arī caur, man patīk, piemēram, skābētais gurķis. Jā. Jo tomēr viņš tāds sāļs, skāps un tāds. Kaut kas līdzīgs tam. Tāpēc mēs arī viņu lietojam. Ok, mēs dzeram sulu un turpinam iet tālāk. Mums vajag svaigu gurķīti, cik es atceros, jā? Un vēl sīpolu. Jā, mums vajadzēs vienu sīpolu. Mums vajadzēs vienu svaigo gurķīti.
un vajadzēs bišķīt zaļums. Ok, mums te visi pieejams, reko pie Dainas Vinters, varbūt mēs dodamies. Jā, es domāju, ka mēs pie Dainīnas reizēsim. Tātad, ko mēs no zaļumiem izvēlamies? No zaļumiem mēs izvēlēsimies dīles mazos pēterseļus. Tad jautājums rodas uzreiz, protams, varbūt muļķīgs, bet kāpēc mazos? Kāpēc mēs neņemam lielās muntītes? Tas, ka mums daudz nevajadzēs, mums vajadzēs pilnīgi pietiekoši. Principā mums vispār priekš startera kā tāda, mums priekš vienas porcijas pietiks, ne vairāk kā šitāds te gabaliņš, principā. Ok. Bet, mums nepārod mazāk. Es domāju, ka mums būs mazliet vairāk, lai mēs pat varētu vairāk varbūt viņu arī uztaisīt. Protams, es esmu vairāk uztaisīt. Ar panašķētos ar operatoru un jā, protams, arī pats sev palūpināt. Kā ir ar, es jau, protams, uzreiz skatos tiem čili, vai tartarā arī var izmantot čili? Protams, ka var izmantot, bet es domāju, ka mēs viņu pat neliksim tikai tādēļ, ka mēs, lai mēs varētu izgaršot to ļoti, to izteikto lielopu garšu. Bet, cik es saprotu, mums būs lielopas sirds. Lielopas sirds, tieši tā. Viņa tiks kaut kādā veidā apstrādāta. Jā. Mēs lielopu tā. Skatītāji, es atkal piedzīvošu ar Edvardu kopā kaut ko ļoti interesantu. Pieņemsim, kā pēdējo reizi bija jāles gaļas garšošana un vēl visādi brīnumi. Līdz ar to šodien, es domāju, mēs arī ejot uz gaļas paviljonu piedzīvosim kaut ko atkal traku. Es ceru, ka mēs, protams, paspēsim. Bet mums būs jāiet diezgan ātri, jo mums tagad, diemžēl, Bakalējas paviljons ir ciet, mums būs jāiet pāri. Bet kas bet toties pēc tam, cik smuki būs šeit? Jā, cik būs skaists, es vēl pat nezinu. Tā, man lūdzu vienu šito buntīti. Ko skatīties, atgādinu jums, ka mēs šodien sapērkam visādus brīnumus rītdienas tartara gatavošanai. Gatavosim lielo sirds tartaru ar zaļumiem, marinētiem un svaigiem gurķīšiem. Izrādās mērcīte nebūs, bet, kas zina, varbūt Edvards pēkšņi savā domu virpulī izdomās arī vēl klāt kaut ko pavisam interesantu. Cik es saprotu, būs arī burkānu Bieziņas. Burkānu bieziņš. Būs kā burkāna tāds bieziņš, viņš kā krēmēļīgs būs. Tā, cik koks man? Tātad, skatītāji, ja gadījumā nezināt, kur iepirkt labākās lietas, tad pavisam noteikti Rīgas centrā tirgū šai dārziņu paviljona. Ir garšīgākie dārziņi. Saimnieks noteikti iedos pagaršot un pateiks, kas ir vislabākais. Un noteikti arī kāpos sula rītam gramošanas sistēmai. Pavisam noteikti ir pats labākais, ko šeit var dabūt. Mēs dodamies tālāk uz gaļas paviljonu. Mēs dodamies tālāk uz gaļas paviljonu. Tātad mums viss ir, bet cik svaru mums vēl burkānus vajadzētu? Burkānus, jā, mēs pat Brigits varam nopirkt dažas burkāniņas. Labrīt, saimniec. Vienu burkāniņu vajadzēs, jā? Mums ar vienu pietiks? Būs vairāk, būs divi. Bet principā pietiek. Tātad mums ir arī iepirkt 2 burkāni. Patreiz esam dabūjuši diles, pētersīļus, sīpols, svaigs gurķis mums ir. Jā. Svaigs gurķis, marinēts gurķis. Un dodamies tagad jau pēc lielopas sirds. Mums jādodas tad uz to pusīti. Jā, dosimies uz to pusīti. Bet kā vispār ir tartar? Tartars neskaitās kā ēdiens, bet kā uzkoda. Viņš skatās kā uzkoda, bet principā attiecīgi no tās porcijas lieluma viņš arī var būt kā pamatēdiens. Jo principā tartaru viņu var pat bišķīt uzsildīt. Es esmu savā praksē taisījis silto tartaru. Viņš ir īstenībā baigi garšīgs. Viņš nav ne caps, neko, bet viņš vienkārši ir ātrs pāns apvīļās, lai viņš būtu čuķuķi silts. Jo šodien man tieši gribējās skatītājiem padalīties, ka kaut ko ekskluzīvu un tādu, ko mēs ēdam restorānās, patiesībā var mājas apstākļos uztaisīt par diezgan ekonomiskām naudiņām. Tas ir ļoti ekonomiski, jo, teiksim, pa visu kopsumā, teiksim, uz 5 cilvēkiem tartars var uztaisīt pa kaut kādiem 4-5 eiro. Tātad, skatītāji, šis tiešām būs interesanti. Es domāju, ka tagad mēs redzam to procesu, kad mēs nemānamies. Mēs tiešām ejam, sapērkam, skatāmies, informējam arī jūs, un arī parādam, kur tad ir tās labākās lietas iespējams šeit. Klausies, un arī par tevi runājot, kas uz priekšdienām ir gaidāms un ko mēs no tevis paši varēsim sagaidīt? Šāds brīnumus redzam mājaslapā, ik pa laikam parādās kādi jaunumi, kad atkal šefpavārs kaut ko dūlu dara un kaut ko izdomā. Tāpēc mēs jau droši vien esam tāds La Folie Chef's Kitchen, ka mēs kaut ko visu laiku dūlu izdomājam.
Nu, tagad es saku, tas dulākais būs, tās interesantākais būs tieši mūsu jaunā ēdienkarte, kur mums būs tās lietas kā marinēta skumbrija ar kartupeļu gratīnu, kas principā tulkojās kā kartupeļu sacipums. Brieži, aļņi. Bet kā ir ar pavāriem? Vai pavāri tomēr dalās un ir laipni attiecībā pret tiem interesantiem, no kuriem tomēr gribas uzzināt tās viltības, kā tad īsti kaut ko var pagatavot, kā tad īsti jums sanāk tā, kā varbūt mājās nesanāk. Kā ir, vai mazliet nav tāda iekšējā sajūta, nē, es savus noslēpumus tomēr nestāstīšu un paturēšu pie sevis. Man nav noslēpuma. Nav noslēpuma. Skatītāji, ja kādam ļoti interesē, tad pavisam noteikti var rakstīt Eduardu Vandenbergu un jautāt pēc idejām. Visiem atbildēšu uz visiem uzdotiem jautājumiem. Tātad, bet man ir arī jautājums, kāpēc tu izvēlējies tieši šajā tartarā lielopu sirdi? Un tāpēc, ka lielopu var ēst jālu, tas ir viens, un lielopu sirds jālā veidā viņai ļoti arī interesanta tekstūra. Viņa atgādina sēnes. Tātad, mēs dodamies pēc lielopu sirds, bet kāda ir tā tekstūra? Tā garša ir tāda saldana? Garša ir kaut kas starp sēni, starp aknu, starp lielopu gaļu. Labi. Trīs garšas, principā, apvienotas kopā, bet tas garšu sakopojums ir diezgan interesants īstenībā. Mums līdz pirmajai raidījuma daļai ir pirms jaunuma apkopošanas palikušas 3 minūtītes, Edvard. Bet mēs tās pat arī nopērkam. Mēs kā ieejam pa labo pusi uzreiz pērkam. Tā, tu man tik ļoti neskrien un operators saka, mums netiek līdz tik ātri. Skatītāji, ko? Esam jau gaļas paviljonā. Šeit Edvards visam noteikti zinās, kur ieteikt vislabākās šīs te gaļas. Līdz ar to mēs, kā jau zinām, lielopu sirds mums ir nepieciešama šim te tartaram, ko mēs rītā jau jums parādīsim, kā pagatavot. Tātad, ko mēs te atrodam? Lielopu sirds. Jā, mēs tās būs atrēķināsies ar cilvēku. Bet klausies, kā vispār labāk izvēlēties tādu labu lielopu sirdi, lai mēs tomēr neviltos? Lai, kā es jau teicu iepriekš, lai uz lielopu nebūtu zeltaini tauki. Tauciņiem ir jābūt baltiem. Mums viņam, pažalsta, māļņi, kas ir tiešām bieži. Tātad, jā, kā mēs jau dzirdējām no Eduarda, lai nebūtu šie dzeltenie tauki, tas nosaka to lielopu gaļas kvalitāti. Jā, cik mums daudz aptuveni ir vajadzīgi? Mēs varam paņemt tikai skaitiem, mēs varam paņemt kaut kādu sirdi, kas būtu apmēram plauksts lielumā. Un vai pirms tam ir kaut kā jāapstrādā tā sirsniņa? Nav neapstrādā nekas, vienkārši viņu jānomazgā, jānoņem plēvītes, jānoņem iekšējās cīpes, lai viņus visus sagriežam smalki, jo viņi ir ļoti, ļoti, ļoti maiga. Labi. Un kaut kādas īpašās garšvielas klāt vēl arī ir jāizmanto vai sāls pipars? Jā, super, jā, būs labi. Tā, mēs paskatāmies, pavērojam, kā tad īsti var saprast to. Nekas traks, tas mums netrauc. Mums dara arī ar treknumu. Jā, paldies, būs super. Ko skatītāji, apkoposim arī pēc īsa brīža jaunumus, ko tad šodien esam uzzinājuši, ko tad šodien esam sapirkuši, kur tad tās īstās pērles labam tartaram var nopirkt. Tiekamies jau pēc brīža. Labrīt, Rīgas centrāla tirgu Rīga TV 24 skatītāji. Prieks jūs redzēt otru pusi ekrāniem. Un kā jums solīju, šodien esmu kopā ar Eduardu Vandenbergu, vienu no trakākajiem šefpāriem, laikam, ko es zinu. Skrējiens, ka mums sanāca pirmajā raidījuma daļā diezgan traks un operators knapi tika līdz, bet tas bija vajadzīgs, lai jūs redzat, ko tad mēs īsti šodien pērkam un kam dēļ. Jo rītā mēs gatavosim brīnišķīgu lielopu sirds tartaru, bet šodien mēs saprikām tās labākās pērles šeit Rīgas centrāla tirgu Dārziņu paviljonā. Edvard, ko mēs saprikām? Dārziņu paviljonā mēs nopirkām salīto gurci, svaigo gurci. Mums ir daudz maisiņi. Jā, nopirkām vienu sīpolu, 2 burkānus, dilts un pēterseļus. Labi, bet kam mums šis viss būs vajadzīgs? Šis kas mums būs vajadzīgs priekš
lielopa sirds vai vērša sirds. Tartara. Kur mūsu sirsniņa, kur mēs nopirkām pēc neliela skrējiena. Pēc nelielā skrējiena. Klausies, tartars. Kas tas tāds vispār ir? Jo es domāju, ka daudzi varbūt ir ēduši, bet patiesībā pat nav izpratuši. Kas tad īsti ir tartars? Tartars ir jāla gaļa ļoti sagriezta smalkos kubiņos. Principā viņi, ja mēs runājam par lielopu tartaru vai par tunču tartaru, viņi pasniedzās ar paipalolu, bet cik tas ir lielopu sirds tartars, mēs viņu pasniegsim ar burkānu biezeni. Jā, super. Rīgas centrālā tirgu mēs tikko izvēlējāmies šo te lielopu sirdi, bet man ir jautājums, un arī, lai skatītāji uzzinātu, kā tad izvēlēties tiešām tādu labu un garšīgu gaļu šim tartaram, lai pēc tam nav tā vilšanās? Kā pareizi izvēlēties lielopu sirdi, ja operators varēs parādīt, rekur mums ir stendiņš, lielopu sirdi. Mēs redzam, rekur mazā pusīti guļ, un viņai ir tie tauciņi, viņai ir skoši balti. Galvenais, lai tauciņš būtu balts. Ja tauciņi ir balti, tas nozīmē, ka lielops ir, ka viņš ir jauns, viņš ir svaigs. Mēdz būt arī cita krāsa? Dzeltens. Tas nozīmē? Vecs lielops. Tātad uzmanamies. Ka tas lielops jau varēja būt atvests šeit, ja nomiris ar savu dabisko nāvu. Labi, bet kā vispār ar tartaru? Mēs zinām, ka tā ir salīdzinoši tāda, ekskluzīva uzkoda restorānos. Bet kā tad, vai tiešām mājās arī viņi ir tikpat viegli pagatavot? Jā, tas neteiksim, ka ir vairāk ekskluzīvs ēdiens, tas ir, teiksim, tāds ekskluzīvu uzkod, bet lielops, principā, jebkuru tartaru, ja ir sastāvdaļas, var uztaisīt, bet šo tartaru varēs uztaisīt jebkurš cilvēks, teiksim, ar mazu budžetu. Jo toties visas tās sastāvdaļas, viņas ir, pēc cenas ļoti pieejams, un viņas var nopirkt jebkuru. Jā, un Rīgas centrālā tirgu īstenībā mums ir ļoti tāda forša iespēja, ka mēs varam pagaršot jebko, notestēt, un mums ieteiks noteikti arī paši to labāko. Bet kā ar tevi, kā tu izvēlies tās tā vietas Rīgas centrālā tirgu, kur tieši iegādāties konkrēto produktu? Tas droši vien viss iet ar laikiem. Pamēģina vienā vietā, pamēģina otrā vietā, un tad sākās, kad tev šī vietā viss iepatikās, tad viņas sāk to kvalitāti dot labāk un labāk un labāk, un līdz ar to visu laiku tas notiek tā, ka tu arī paliec visu laiku pie tās letītes. Un vai tev ir kādreiz bijis tā, ka tomēr ir viens pārdevējs tāds ļoti, ļoti mīļš, bet tu zini, ka gribas aiziet pie blakus pārdevēju, un tur tomēr tu ieraugi kaut kādu pilnīgāko pērli un saproti, ka viss, kad ir jāmaina tas pārdevējs. Jā, ir bijis. Man bija, piemēram, pie Jāņu Sauka, man bija patikusi ļoti forša kūpināta gaļa. Ļoti bija mīļi pārdevēji, bet rekur tur ir tālākais stendiņš, aiz kafijas un tējas. Tur es iepērku tagad kūpinātās gaļas priekš restorānu, jo tur patiešām ir tādas lietas kā kūpināts kakla karbonāts, kurus tu nevar dabūt nekur citur, un tur pārdevēji vēl mīļāk izrādījās. Tad pērles tev var atrast daudz? Protams, ka ir bijuši pērles, absolūti. Klau, ko mēs vēl izmantosim šim tartaram? Kā ir ar garšvielām? Vai tomēr aizraujamies, vai tomēr pieturamies pie tādas svaigas gaļas izbaudīšanas? Mēs pieturamies pie svaigas gaļas izbaudīšanas. Būs oriģināli sāls pipari un varbūt bišķīt saules puķi vai augēļus, nekā cita. Mums ir paliks pēdējā pusotra minūtīte, līdz ar to, Edvard, man arī tev jautājums. Ko mēs no tevis kā no traka šefpavāra sagaidām arī turpmāk? Trakums? Viss kaut ko? Bet mēs tev noteikti arī sagaidīsim vēl ciemos turpmāk. Tas, kad rītā mēs redzēsim, ko tu gatavo, tas ir skaidrs, bet tuvojās daudz un dikti svētki, es ceru, ka tu arī padalīsies ar idejām Rīgas centrālā tirgus apkaimē ar mums. Protams, kā saka, nāks laiks, tad jau redzēsim, ko es atkal izdomāšu, kamēr neko pateikt nevar. Ko, skatītāji, mēs esam šodien sapirkuši daudz un dikti visādas gardumus. Jā, mums ir daudz maisiņu. Atgādinu to, ka šodien sapirkām produktus tartaram, lielopu sirds tartaram. Pie manis bija ciemos Eduards Vandenbergs. Un šodien bijām Dārziņu paviljonā, Rīgas centrālā tirgu, pirkām svaigus un marinētus gurķus, sīpolus, burkānus, zaļumus un arī brīnišķīgu lielopu sirdi. Skatieties jau rīt, kā mēs gatavosim tiešām pasaulē garšīgāko uzkodu iekš Rīgas centrālā tirgus. Lai jums jauka diena!